Par šo, ko teikšu, faktiski diskusijas nenotiek. Bērnu dzīve tiek izlaupīta no mazotnes. Tas notiek valstu jeb sektu politikas ietvaros. Cik paliek pāri bērnam savas dzīves, ja bērns aiziet gulēt ar domu, lai laicīgi pamostos un iekļautos vāveres ritenī, jeb skolas dresētavā, no 8 līdz pat 16 pilda mājas darbus, nereti līdz vēlam vakaram, un no jauna iet laicīgi gulēt, lai nenokavētu skolu. Sanāk, ka bērnam tiek no savas dzīves vien tas, kas paliek pāri no iedibinātās nekārtības, ko sauc par mācību iestādi, kas faktiski ir mocību un dresūras iestāde, kas ne tikai laupa bērnu bērnību un jaunību, bet arī ražo režīmiem lojālus vergus. Kurš ir gatavs diskutēt par to, kāpēc tiek tolerēta un paciesta bērnu dzīves izlaupīšana, valsts melu, propagandas un ilūzijas visi dara tā vārdā.